Mija vienmēr gribēja vairāk. Viņa domāja, ja man būtu tā jaunā rotaļlieta, tad es būtu laimīga. Bet pat ar daudzām rotaļlietām viņa bieži jutās mazliet skumji iekšēji. Viņas vecmāmiņa Elāra pamanīja Mijās klusās nopūtas. Kādu saulainu pēcpusdienu Elāra laistīja savu mazo, spraigo dārzu. Mija viņu maigi sauca, nāc paskaties uz šiem mazajiem asniem. Mija atnāca, izskatīdamās neieinteresēta. Tie ir tikai augi, vecmāmiņa. Jā, Elāra pasmaidīja, bet paskaties, cik zaļi un stipri tie ir. Vai nav brīnišķīgi vērot, kā tie aug? Vēlāk Miju apciemoja viņas draugs Leo. Leos dievināja veidot lietas no pārstrādātiem priekšmetiem. Paskaties, ko esmu uztaisījis, Mija, no vecām pudeļu korķiem, viņš priecīgi izsaucās, rādot krāsainu spineru. Mijai bija daudz veikalā pirktu rotaļlietu, bet Leo vienkāršais, ar rokām darinātais spiners šķita saturam vairāk prieka. Elāra viņiem pasniedza svaigi ceptus vegānu cepumus un siltu augu izcelsmes pienu. Šī ir labākā uzkoda, Leos teica ar laimīgu nopūtu, paldies, Elāra. Mija viņus vēroja, lēnām apzinoties, ka viņu laime nāk no vienkāršiem brīžiem, nevis no lielāko lietu piederības. Tajā vakarā Mija apskatīja savu istabu. Tā vietā, lai domātu par to, kas viņai trūka, viņa ieraudzīja savu mājīgo gultu, savu mīļāko grāmatu un silto lampu pie sevis. Viņa sajūta nelielu, siltu sajūtu sirdī, pateicības sajūtu. Viņa pat pateicās Elārai par gardajiem cepumiem, vienkārši tāpēc, ka tā jutās. Pateicība patiešām vairo izjūtošo laimi, un esošā novērtēšana sniedz vairāk prieka nekā pastāvīga jauna meklēšana. Abonējiet Latvian Report, spiediet patīk un komentējiet, lai saņemtu vairāk iedvesmojoša satura.